Labvakar, cienījamie skatītāji! Šovakar uz sarunu esmu aicinājis atkal doktoru Lauru Līcīti. Sveiks, Laura! Sveiks! Un šodien mēs parunāsim ar Lauru par vakcīnām. Par faktiski to, ko sauc par vakcīnām, par tām Covid špricēm. Tagad esot kaut kas jauns, vēl Covid ar vēl kaut ko kopā. Un Lauriem esot jauni pētījumi par to. Sveiks, Laura! Sveiks! Kas tev jauns? Un kas tev jauns? Dzīve mums. Viss mums notiek. Jauns veselības ministrs, jaunas aktivitātes. Kā saka, naudas nav, ar ko ārstēt, bet galvenais, ka ir vakcīnas sapirkts dižos daudzumos. Un, kad tik vakcinēsim, tad tik dzīvosim. Kur tad paliek tās, kas bija 10? Man tas arī ir liels jautājums, kur viņas palika gal galā. Kāpēc es par to runāju? Atceries, mēs vienā no sarunām ar tevi arī aizskarām šīs te jaunās vakcīnas, Covid vakcīnas, un tad tālāk, kad es stāstīju par to, kāda ir statistika, diemžēl, no malas skatoties. Un šo statistiku man pasniedz Kaprači, kā teikt, savos pētījumos. Nonāca materiāls, kur ir publicētie pētījumi. Tas ir pamatojoties tātad uz Britu veselības aizsardzības sistēmas datiem, tika veikti pētījumi par tā saucamajiem zibens audzējiem, par to, kā slimo jauni cilvēki. Noteiktā vecuma grupā viņi tika veikti, un šī atklāsme gauži satraucoši, jāsaka tā. Šīs dienas tēmā, ja mēs, protams, kad atkal atgriezīsimies pie vakcinācijas nepieciešamības un šīs te nepieciešamības dažādos skatu punktos, kā tas izskatās tomēr. Jo tā ir tomēr ļoti nopietna lieta, par ko arī liecina šie te Britu autori pētījumi, tur kopā ar amerikāņiem ir skatījušies. Un, tas liek aizdomāties vienkārši, vai ne? Par to, ka nav viss tik rožaini šajā laukā. Un tiem, kas ir pārliecināti, ka vakcīna spēs viņus aizsargāt no visa kā, šo raidījumu labāk neskatīties, jo viņus gandrīz var sirdstrieks ķert, kā saka, vai veselības stāvoklis pasliktināties pēc tam. Mums jāliek apakšā titros ir, jā? Varbūt tā, jā. Brīdinājumi, jā? Jā, ka tiem, kas ļoti grib vakcinēties, lai viņi turpina tā gribēt arī tiešām veselības var tikai novēlēt. Bet atgriežoties pie šiem te vakcinācijas jautājumiem, es uzskatu, ka dotajā ekonomiskajā situācijā mūsu bagātai valstī tiešām ir liederīgi visu laiku iepirkt dažādas gripa vakcīnas, vēl kaut kādas, un tie ir 10 000 vakcīnu, es tā saprotu. Vai tas tiešām ir vajadzīgs mūsu valstī? Tāds jautājums, jo te ir arī jautājums par liederīgo līdzekļu izmantošanu. Veselības joma nebūtu nav tā spožākā. Ja tu paņem attaisi vakcinācijas kalendāru, tad tev varētu rasties par ļoti daudzām komponentiem šis jautājums, vai tas ir liederīgi. Jo kurā brīdī, teiksim, mums ir pneimakoka epidēmija bijusi, kurā brīdī mums ir B heptīta epidēmija bijusi un tā tālāk, ja? Tieši tā, jo faktiski, ja mēs neizējam personālajās un profesionālajās kaut kādās tur niansēs, tad jāsaka tā, ka tādā bagātā valstī kā mūsu, tomēr sākumā arī jāpaskatās, varbūt, cik maciņā ir naudas. Un ko mēs ar šo naudu varam pasākt veselības jomā, varbūt vienkārši neizmetot šo naudu par apšaubāmām lietām, piemēram, kā šo te sezonālo vakcināciju. Plašā mērogā. Protams, kad ir kaut kādas pacientu grupas, kur varbūt piespiedu kārtā viņus ir jāvakcinē tādā veidā, bet ne jau domāt par 1,5 miljonu iedzīvotājiem, kā mēs tagad izvakcinēsim viņus
ar 8 miljonu devām, teiksim. Es tā pārspīlējot runāju. Jā, mums šķiet, ka katram pa 10. Jo, zini, liekas, kad mēs sākam rulēt uz to pusi, kad vakcīnas ir galvenais ārstniecības ierocis. Un kad citādāk mēs drīz vairs nemācēsim slimības ārstēt, kā tikai vakcinējot. Bet tā mums tika pasniegts. Tā visu laiku pasniedz. Galu galā. Vai tiešām ir kāds vērā ņemams pētījums, kur tas tiešām tā kā ir, jā, bet es gribu nomierināt pacients, kad vēl uz ārzemēs kaut kur nebrauc, kas visu laiku aicinā arī strādāt, bet, kad kamēr vēl ir vecā skola, tikmēr pacienti tiks pienācīgi ārstēti. Bet kas būs tālāk, tad jau mēs redzēsim. Varbūt, ka tomēr no šī te vakcinācijas epopeja varbūt tomēr nobeigsies savā nāvē dabīgi arī. No tā viedokļa, kad cilvēki jau tagad, man prieks, ka cilvēki sāk saprast, ka vakcīna nav panacēja no visa kā, un visiem. Un šajā sakarā tiešām tagad bišķi tā nopietnāk, jo runājot faktiski, manā rīcībā ir nonākuši dati, kur grupa šo te angļu aktīvistu pētnieku uztaisīja pētījumus sakarā ar audzējiem, vakcināciju pa dažādām vecuma grupām un salīdzināja laika posmu no 2010. gada līdz 2021. 22. gadam. Un tad jāsaka tā, ka pētījumos tika iegūti skaidri pārliecinoši dati par to, ka no 20. gada sākot, tīpaši periods, tas ir 21. gads, 3-kārt, 5-kārt pieauga saslimstība ar audzējiem grupās, kuri cilvēki bija saņēmuši tieši vakcīnas. Šeit ir runa, skatās tieši vakcīnu sakaru. Tas Covid. Covid vakcīnu sakaru, jā. Un tur ir arī skaisti grafiki, teiksim, kuru var paskatīties šīs te audzēju nozoloģijas, jā. Un tātad sievietēm ir par 25% pieauguši saslimstība ar smagām krūtsaudzēju formām, arī ar šo te aizkuņu dziedzera vēzi, ja? Bet vīriešiem ir vairāk, un kāpēc tas tā ir, tas arī nav skaidrs. Zarnu trakta audzēji pieauguši ir, ja? Ir pieauguši vīriešiem prostātas audzēji. Un tā tālāk, var sakot, šī statistika ir diezgan graujoša, pēc savas būtības balstāta uz oficiālajiem tātad attiecīgo Britu dienestu datiem. Ir vērts iepazīties ar šo statistiku un padomāt. Un te arī tie pētnieki raksta, kad viņi ļoti cer uz to, ka ārsti izlasot viņu pētījumus turpinās sekot līdz pētījumu gaitai un tomēr iedziļināsies šajos pētījumos, veicot savu darbību. Tā ir viena lieta. Jāsaka tā, ka neoficiāli arī es dzirdu no attiecīgiem personāla arī, ja, kad viņiem jautā, kā tev iet pa darbu, kas strādā ar onkoloģiskiem pacientiem, viņi saka, ar vien labāk un labāk pēdiņās, ar vien drūmāk tas skats uz dzīvi paliekās. Jā. Tas ir dīvaini, jo teiksim, tas, ka es attāds dzirdu, tā aizkulisēs, ka runā, kad ar vien trakāk un trakāk iet, jā, teiksim, bet publiski neviens par to nerunā. Jā, un traki ir tas, kad, var sakot, pieaug šie tieši fatālie audzēju gadījumi. Jā, tā piemēram, par 28% ir pieauguši krūtsaudzēju fatālie gadījumi. Fatālie tas nozīmē tie, kas nomirst? Tie, kas nomirst. Un, piemēram, 80% pieaugums ir fatālie šie te gadījumi sievietēm ar aizkuņu dziedzera vēzi un 60 starp vīriešiem.
Tā tad bišķi labāk viņiem ir. 55% ir novērojams pieaugums vīriešiem ar resnā zarnas audzēju. Sievietēm 41%. 120% ir pieaudzis melanoms fatālo pacientu skaits. 125% starp vīriešiem, bet tikai 35% starp sievietēm. 35% ir pieaudzis smadzeņu audzēju skaits starp vīriešiem, 12% starp sievietēm. 60% ir pieaudzis vīriešu audzēju skaits bez vietas identifikācijas, respektīvi nav skaidra izcelsme šiem audzējiem. Sievietēm pa 55%. Tie ir vieni no secinājumiem, kas ir iegūti šajos pētījumos, diezgan zīmīgi, es domāju, saistībā ar Covid vakcinēšanas procesu. Es uzsveru. Tātad, vai tomēr gribētos teikt arī mūsu kolēģiem, bet pirmām kārtām jau pacientiem, kas raksturo ģimenes ārstu dienestu kā labākajā gadījumā sekretārs institūcija, kur atnāk, pasaka, ko vajag, izraksta un aiziet. Bet ārstēties iet pie citām specialitātēm jau šaurākām. Jā, tā kā varbūt, kad ir laiks jau pārdomāt vispār šo institūciju. Varbūt, kad ir pareizi tomēr atgriezties pie šaurākas specializācijas speciālistiem, vai ne? Pēdiatri, terapeiti, kardiologi un tā tālāk. Tajos laikos, kad mēs vēl sākām brīvās Latvijas laikos darbu, kad bija pieejami dažādi speciālisti, bija brīvi pieejami, normāli pieejami. Nevar viens cilvēks zināt visu, vai ne? Bet, protams, kad ir arī ļoti godprātīgi kolēģi. Man tā liekas, kad viņi paliek ar vien vairāk tomēr, kad viņi arī sāk vērtēt šīs vakcinācijas plusus un mīnusus, paskatoties reālāk. Ne? Jā, bet redz, manuprāt, viņi ir tādos spaidos, jā, teiksim, jo mums zina, ka NVD, jā, es viņu bieži vien sauc par NKVD. Tāpēc, ka tā ir organizācija, kas tur naudu un kas nosaka, kā ārstam būs ārstēt. Jā, teiksim, tā kā bija nepaklausīgi ārsti, kad nevēlējās tās šprices paši pieņemt, tās injekcijas, tad NVD vienkārši slēdz līgumu. Jā, anulē līgumu. Jā, protams. Bet tā taču ir skaidra iejaukšanās ārsta darbā. Tas nav pieļaujami. Līdzīgi jau tagad arī notiekās, vai ne? Es skatījos ziņas par to, ka nepietiek līdzekļu. Ārsti saka, reāli mēs varam strādāt tikai 4 dienas nedēļā. Ministrs paziņo, ka mēs neslēgsim līgumu ar jums vairāk. Tā tad katrai pusē jau ir savu taisnību, bet es domāju, ka, ja mēs paskatāmies Kariņa kunga lidojuma rēķinus, un vēl to, kas atklājās vēl vēlāk pēc tam, vai ne? Acīm redzot, tomēr to naudiņu mēs nemākam tērēt saprātīgi. Zini, kā te tev arguments par to, ka teiksim, tās ministrs teica, ka mēs to neslēgsim līgumu, bet man bija stāsts no dzīves, kur man kolēģis, ģimenes draugs, viņš strādāja lielās slimnīcās šeit, strādāja naktīm un pelnīja neko. Viņš aizbrauc pēc tam uz ārzemēm pastrādāt, un tad viņš vienu dienu atbrauc un saka, tu iedomājies, ko viņi tagad dara? Viņi tagad piespiež, viņi tagad saka, ka man jānāk stundu ātrāk un ka mums ar stundu jāmainās. Kas par to maksās? Es viņiem saku, paklāj, vai tu esi aizmirsis, ka tu strādāji tepatās, ja? Tu neprasīji par to stundu, kas tev samaksās. Tu nāc tad, kad tev vajadzēja, gāja tad, kad tev vajag. Respektīvi, to es gribu pateikt, ka nekur pasaulē neviens nesaprot to, ka par darbu nesamaksā. Nezinu, kāpēc mūsu mediķi to saprot. To, nezinu, viņi spiest saprast, bet, ja, teiksim, ja mediķi vienkārši pateikt, ok, tad neslēdz līgumu, ja viņi būtu daudz, tad viņiem būtu spiest noslēgt līgumu, tāpēc, ka nebūtu kas ārstē, nebūtu kas to funkciju veids.
Ja, tā kā faktiski tā vai tik tā nav tā kā mūsu paša tāda, iesaistīšanās šajā visā, koruptīvajā. Droši vien, kad ir, jā, jo viens biznesmenis, kas atbrauc no Izraēlas, un man bija viņš bišķi jāpārste. Mēs tā sākām arī runāt, un viņš teica, ka Latvija faktiski tiek uzskatīta par vienu no korumpētākajām Eiropas Savienībā valstīm. Augšgalā mēs esam atkal kārtējo reizi. Līdz ar to diezgan nepatīkam šīs atklāsmes dzirdēt, bet, ja mēs nemākam paņemt naudu, ko mums iedod, teiksim, attiecīgi, kaut vai tās pašas strādīgi klīnikas būvēšanai, tad par ko iet tas stāsts? Un tagad šis te veiksmīgais biznesa projekta bīdītājs ir vienā citā slimnīcā ielikts par valdes priekšsēdētāju. Brīnišķīga rotācija mums notiek. Jā, bet tu minēji par tiem audzētājiem. Jā, un tas ir arī realitāte, ko mēs redzam. Jā, jo tas jau nav nekādas te jau var Zavackas kundze vai vēl kāds tur, vai Dumpa kungs, vai kas tur, vai ne, vārīties un šumēties. Kā tad mēs ar tevi noteikti te kaut kādas sazvērestības teorijas risinām vai kā, un kur ir jūsu pētījumi? Neuztraucieties. Ir arī pētījumi, ir arī mums pētījumi veikti pie manā centrā, un mēs patiešām arī to visu novērojam. Arī kapos veiktie pētījumi, kas apstiprina, tā teikt, praksē apstiprināti pētījumi jau. Un faktiski satraucoši tas, ka tiešām šie nāves gadījumi, saslimšanas gadījumi parādās šo te 1,5–2 gadi pēc šīs te aktīvās vakcinācijas laika. Bet kā tu skaidro, ar ko tu skaidro šo? Patās, kā es redzēju vienu arī informatīvu televīzijā ierakstīto raidījumu Zviedrijas speciālistiem, kur Zviedru pētnieku grupa bija veikuši šos te pētījumus ar Covid vakcīnā esošo to RNS, tā teikt, molekulu, un secināja, ka tiešām šī daļiņa spēja integrēties DNS, cilvēka DNS, un pētījumi bija veikti ar hepatocītiem, tas ir aknu šūnām. Fakts ir tāds, ka un jau tajos laikos jau bija tādi pētījumi, kā tu atceries, kad runāja par to, jo faktiski šāda tipa vakcīnas viņas jau nebija jaunas. Viņas nāk no 70. gadiem. Un tajos gados bija šie pētījumi noslepenoti sakarā ar to, kad bija atzīti par nopietnu iespējamo bioloģisko ieroci, līdz ar to tas viss tika noslepenots. Vismaz tā bija rakstīts presē, vai ne tur. Un tagad mēs arī saskaramies. Un tad arī tur tika minēti šie cipariņi. Acīm redzot, tas ir tas laiks, kad konkrētā darbīgā viela integrējās organismā un sāk savu gaitu. Bet tu domā, tas ir mērķis? Vai tas ir tāds blakus efekts? Zinot un skatoties, ir ļoti daudz dažādas teorijas, arī sazvērestības teorijas, vai ne? Un tā tālāk. Kā es piekrītu tiem, kas šeit akcentē vairāk šo ekonomisko faktoru, respektīvi, kad veco ļaužu ir pat daudz, teoretiski, un kad vajag optimizēt pensijas, vajag optimizēt attiecīgi darba spēku, un tad attiecīgi ir arī kaut kādi šie te varianti, kā to veikt. Un to tātad nosaka pāris 10 cilvēki. Teorētiski šādu bioloģisku ieroci var radīt, kā rāda pētījumi, ja reiz šī te RNS var integrēties DNS. Tātad attiecīgi arī tad mēs varam radīt mērķa auditoriju.
Šobrīd ir aprobēts Covid un gripas vakcīna. Ja? Jā. Par šo nobeigumā vēl šajā sakarā runājot. Ja, kad manā priekšā nonāca man gādīgie, man piekritēji līdzgaitnieki un pacienti man apgādā ar informāciju. Vienu ziņu es izlasīju, kad Amerikā FDA tā tad ir publicējis gan uzsverot, ka tas ir tikai primārs tāds pirmais ziņojums, ja, par to, ka tomēr vakcīnas senioriem, šīs te kombinētās vakcīnas Covid gripa, varot paaugstināt risku nomirt ar infarktu. Tas bija arī tā interesanti. Fakts kā tāds, ka tas jau tiek atzīts, jau ir diezgan zīmīgs. Tā kā ir vērts padomāt. Gribu akcentēt skatītāju uzmanību uz to, ka vajadzētu arī padomāt, ja jums piedāvā parakstīt papīrus par jūsu bioloģiskā materiāla izmantošanas tiesībām, ja? It kā tur ģenētisko to kodu pētīt un tā tālāk, varbūt, kad vajag 10 reizes pārdomāt par šo te iespēju. Un vēl viena lieta. Nedot šādu atklāsmi. Veselībā katram ir manuprāt, jāieķeksē lodziņš par orgānu izmantošanu. Kur tā kā neļaut orgānus izmantot. Tāpēc, ka šito visu laiku ir visādas runas klīdi par to, ja, ka diezgan jauni cilvēki aiziet mīklainos apstākļos un tā kā it kā neglābi, it kā neizdara visu iespējamo, ja, bet un uzreiz ir cilvēki ar koferīšiem klāt. Jā, bet godīgi teiksim, par to ir arī daudz diezgan informācijas arī no Ukrainas kara laukiem, ne, ka tur tas ir ritīgi zelta bizness īstenībā, šo te orgānu ņemšana. Tā kā tas arī jau nav nekas jauns. Jā, bet par tiem turbovēžiem atgriežoties atpakaļ, es tikko arī lasīju pētījumu. Īstenībā tas diezgan, varbūt tāds vājš, bet cerības stariņš, ja, ka vecais labais draugs ivermektīns, par kuru man aizliegts bija runāts savu laiku, ja, ir ļoti labs, faktiski ļoti labi sev parādījis pie šiem turbovēžiem, pie šiem zibenes vēžiem, kā tu teici. Un tā efektivitāte ir diezgan liela, diezgan augsta, jo viņš modulē tās imūnšūnas. Jā, viņš ir imūnmodulators, tas ir brīnišķīgs preparāts, ko es visu laiku saku, un es viņu arī plaši pielietoju. Un ir ļoti interesanti rezultāti arī iegūt, vai ne? Jo, ticiet man, ziniet, runāt, cik tas ir ētiski vai neētiski, ja kāds tur domā atkal sprēgāt par to, kā tad tā bez pētījumiem tā tālāk pielietot, tā ir paša pacienta izvēles uzskatu. Un viņam dziļi pie vienas vietas tā ētika, ja iet runa par viņu dzīvību, ar ko viņi tur dakterēt vai ne. Un otrs, teiksim, aiziet lūdzu uz lielām Latvijas slimnīcām, Rīgas 2 slimnīcām, teiksim, uz tādiem vērā ņemamiem centriem, kas tur ir tādīs slimnīcās, un pajautājiet tur dakteriem, cik lieto eksperimentāli zāles, ja, un cik tādu pacientu viņiem ir, kas lieto zāles, kurām vispār nekāda pētījuma. Ivermektīnam jau pētījumi ir ļoti daudz šobrīd. Protams. Labi, Laura, paldies tev šodien par sarunu.